Rudenstumsās spoži iededzas gaismas festivāls Staro Rīga 2014. No 14. līdz 18. novembrim 5 brīnumaini vakari, krāšņi Anglijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un Baltijas valstu mākslinieku gaismas uzvedumi, pašu līdzinieku veidotais Rīgas karnevāls, kurā piedalīties aicināts ik viens. Vispār festivālu Staro Rīga LV organizē Rīga 2014. Sveiki, mani sauc Alisa un šis ir Staro TV. Pavisam drīz Rīga mirdzēs daudz spožāk nekā ikdienā, jo sāksies gaismas festivāls Staro Rīga. Šodien mēs satiksimies ar vairākiem gaismas festivāla māksliniekiem, gan no Latvijas, gan ārzemēm, un vērosim, kā noris sagatavošanās darbi. Iesim! Labvakar! Labvakar! Kā jums iet? Ļoti labi. Vai jūs zināt, kādam pasākumam gatavojas visi Rīgas pilsētas šonakt? Godīgi ne. Nezināt? Neesat pamanījis, ka viss sāk izgaismoties šovakar arvien vairāk? Tieši tikko pamanīju. Ja jūs dzirdat nosaukumu Staro Rīga, kas jums nāk prātā? Tad man nāk prātā gaisma. Es nezinu, ja godīgi man nav nekāda ekspektācija par to. Es vienkārši zinu, ka tas ir jauks pasākums, kuru laikā cilvēki izstaigā pilsētu un apskatās, teiksim, dažādas gaismas objektus un instalācijas, kas varbūt cilvēks dažkārt spēja aizvest uz vietām, kur viņi nekad ikdienā neiet. Vai ir jūtams, ka tiek gatavots kaut kas šim pasākumam? Ir jūtams kaut kāda čaloņa šovakar tieši, kad рītdien? Начинается, да, что мы уже чувствуем, что вот уже идя по улице, мы уже видим, что и там огни, и там музыка, и все готовятся к этому празднику. И я надеюсь, что это будет еще лучше, чем в прошлом году. Конечно, уже чувствуется, да, но будем надеяться, что будет все замечательно. Hi, how are you? How are you? I'm good, thank you. What's your name? My name is Bernard Duguay. Yeah. I come from Montreal, Canada, and we flew here today to participate to the Staro Riga Light Festival. Have you ever been to Riga before? This is the first time. It's a really, really gorgeous city. And how about this project? What was your inspiration for doing it? Well, the inspiration was the singing revolution. To me, that was the most inspiring thing for a natural identity, that it was worth a movie. Labvakar, kā jūs sauc? Labvakar, man sauc Madara. Jā. Prieks iepazīties, Smalis. Vai jūs varētu pastāstīt par savu projektu, kurš šobrīd šeit Staro Rīga tiek projicēts uz sienas? Jā, mūsu projekts sauc Mimī. Mēs varam teikt, mēs ieraudzīsim, mēs izjokosim, un es varētu šo projektu nosaukt kā tādu intelektuālu projekciju, jo patiešām tas, ko mēs redzam, ir dzīves cilvēks, īsts mīms, kurš jūs redz, kurš jūs noķer, kurš ar jums jokojas, jūs ierauga un visādi citādi mēģina kopā padarīt dzīvi jautrāku. Kā jums iet šovakar? Jūs neatbildēsiet jautājumiem. Man liekas, ka tā ir zīme, ka mēs šeit esam jau pārāk ilgu laiku un mums ir jādodas projām. Šobrīd šajā mašīnā nav redzams nekas īpašs, kā vienīgi tas, ka viņi pārkāpj satiksmes noteikumus, bet jau rīt šī mašīna būs pilna ar spīdošām un krāsainām ziltiņām.
šovakar var vērot to, ka visa Rīga sāk pamazām iedegties un izkrāsoties. Kas notiek? Kas notiek? Notiek lielais brīnums, gaismas festivāls Staro Rīga. Es varētu teikt, ka tas ir mans bērns. Tā, no vienas puses, jo tāpēc, ka viņš piedzima 7 gadus atpakaļ. Jā, es biju klāt dzimšanas brīdī, es skatos, kā viņš aug, pielieku plecu, piepalīdzu, izdomāju, iekustinu, iedvesmoju māksliniekus, un es domāju, ka šogad būs tiešām skaisti. Vai ir iespēja kaut kur uzzināt, teiksim, vairāk, vai ir kāds informācijas centrs, kur man izstāstīs, kur man iet, cik ir šie objekti? Ir 4 informācijas centri. Centri ir izvietoti ieejot Vecrīgā gan pie Smilšu ielas, tas ir šeit, kur mēs stāvam šobrīd, gan tas ir pie Laimas pulksteņa, tas tāda ierasta vieta jau. Ir Rātslaukumā, ja nu gadījumā izdodās aizskriet garām šiem vai ienākt no otras puses Vecrīgā, un ir arī Stacijas laukumā. Un tad tāds subjektīvais jautājums, kuras ir tieši jūsu mīļākās šīs gaismas instalācijas, kuras jūs ieteiktu apskatīt? Noteikti es ieteiktu paskatīties Doma laukumā lietuviešu mākslinieku iedvesmotās Imanda Ziedoņa krāsainās pasakas jaunā lasījumā. Hi, what's your name? Ignas. Nice to meet you. Where are you from? Lithuania. Okay, and your project is the biggest one. How long did it take you to make it? It took quite a long. We started working like a month ago, and lots of work with the scenario and Iman Ziedonis and his and differences in the culture, differences in understanding, and here we are. And where did your inspiration came from for this project? Our inspiration, I think it was our common work with Riga 2014. Generally, it was their idea to have Iman Ziedonis, and then I believe it was common work and lots of efforts to have the story understood, finding out what Blue Horse is about. Yes, because it's actually, we don't have it in Lithuania. Blue Horse is something that, although we live like, each next to other, but we don't have Blue Horse in Lithuania. And many other small things that we had to go through, and actually it was, quite an experience and quite a pleasure to do it. Okay, I think you're doing a great job, so I wish you all the best. Es katru vakaru būšu sastopams spožajās Rīgas ielās. Ceru tur satikt arī jūs. Tiekamies nākamajā Staro TV dienas grāmatā jau rīt. Rudens tumsās spoži iededzas gaismas festivāls Staro Rīga 2014. No 14. līdz 18. novembrim 5 brīnumaini vakari. Krāšņi Anglijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un Baltijas valstu mākslinieku gaismas uzvedumi. Pašu rīdznieku veidotais Rīgas karnevāls, kurā piedalīties aicināts ik viens. Vispār festivālu Staro Rīga LV organizē Rīga 2014.